Labrīt visiem! Mani sauc Rasma Pīpiķe un ikdienā es studēju Rīgas Tehniskajā universitātē doktorantūras programmā un aktīvi darbojos arī Latvijas Jauno zinātnieku apvienībā. Tas, ka es bērnībā vēlējos kļūt par ikaru un gribēju lidot, protams, apliecina to, ka man ļoti vienmēr ir interesējuši putni un varbūt arī ir kāds tāds bērnības stāsts, kas varbūt nav tik ļoti tāds priecīgs. Tas nav kaut kas, ar ko es ļoti lepojos. Es bērnībā aiz savas lielās intereses par bezdelīgām nogāzu vienu bezdelīgu ligzdiņu. Un pēc tam es ļoti ilgi pārdzīvoju par to, ka tie mazie putnēni gāja bojā. Un tā ir tāda arī viena no tādām dzīves mācībām, ka es vienmēr esmu gribējusi putniem palīdzēt. Tieši dēļ tā iemesla, ka es izdarīju tādu ļaunumu. Tā ir viena no dažām manām dzīves mācībām. Nedarīt otram to, ko tu negribētu, lai tevi izdara. Un, jā, tas ir tāds, bet es nekad neesmu mērķtiecīgi nopirkusi binoklu, lai skatītos uz putniem. Es neesmu mērķtiecīgi gājusi, piemēram, kaut kādā putņu ķeršanā. Izņemot vienu reizi Jūrmalas ornitoloģijas biedrības grupā. Un tā, lai parādītu bērniem tuvāk putnus. Bet, jā, tas ir, kā lai saka, tie putni, jā, viņi ir skaisti, viņi mani interesējuši tādā veidā, ka tas ir dabas brīnums, ar kuru mēs esam saistīti. Un man arī attiecībā uz bezdelīgām es dzirdēju vienu pētījumu, ka bezdelīgu skaits samazinās un ka tas arī ļoti saistīts ar vispār vides kvalitāti, kurā mēs dzīvojam. Un, protams, viss ir saistīts. Tātad ir putni, ir labi, nav putnu, ir slikti. Protams, Latvija ir ļoti maza. Un es iepazinos ar tādu puisi kā Viesturs Ķerus. Un mēs ļoti daudz darījām kopā tādas lietas, kas bija pilsoniskās sabiedrības aktivitātes, kuru vajadzēja pārstāvēt pilsoniskās sabiedrības viedokli dažādos formātos. Un reiz kādā sarunā mēs ar Viesturu runājāmies par, es pat īsti neatceros vairāk, kas tieši bija tā sarunas tēma, bet noteikti par nevalstiskajām organizācijām, par darbību tajā, par kaut kādu lietu organizēšanu. Un Viesturs man saka, Rasma, bet nevēlētos iestāties ornitoloģijas biedrībā. Un es viņam teicu, hei, bet labi, es iestāšos, bet tad tev jāiestājās Latvijas Pilsoniskajā aliansē. Un, protams, ka tajā laikā es neko vispār tā pa putniem nedomāju, tas man nebija aktuāli, bet vienmēr man ir interesējusi daba un dabas aizsardzība. Un līdz ar to tāds sava veida barteris mums izveidojās un jā, tā es kļuvu par Latvijas ornitoloģijas biedrības biedri. Jebkurā gadījumā, esot Latvijas ornitoloģijas biedrības biedrei, es neteikšu tā, ka man ir jāzvēr, ka es tagad pa putniem iestāšos katrā mīļā situācijā. Bet tajā pašā laikā katru reizi, kad ir kaut kādas situācijas, kuras redzu, arī lielāku procesu ietekmē, piemēram, putnu dzīvi, teiksim, meža izciršana. Tā ietekmē, un es esmu ļoti daudzos dažādos veidos iesaistījusies, varbūt pat neko skaļi nestāstot nevienam, bet es esmu palīdzējis vidas cilvēkiem rakstīt runas priekš radio, jo es ļoti labi spēju dēļ savas darbošanās Latvijas Pilsoniskajā aliansē, pārzinot likumdošanas procesu, pārzinot, kādā veidā var ietekmēt likumdošanas procesu, es esmu varējis palīdzēt vides cilvēkiem, vides aktīvistiem tās viņu lietas sasniegt. Un tas ir ļoti normāli, ka katrs mēs, protams, kaut ko citu. Un vienmēr, tad, kad es runāju par organizāciju attīstību, es cilvēkiem stāstu, ka tev nav jābūt katru svētdienu vai sestdienu tur tīrelī un jāpēta putni, bet tu katrai organizācijai var dot to, ko tu proti. Tā viena no tādām pirmām saskaras lietām, ko mēs darījām kopā, es palīdzēju Latvijas ornitoloģijas biedrībai iestāties par to, lai lidostā izvietot ziedojumu kastīti. Tad lidostai vēl viss bija ļoti lielā haosā, un patiesībā man šķiet, ka arī dēļ šīs ornitoloģijas biedrības lielās intereses šo kastīti izvietot lidostā, ziedojumu kastīti,
lidosta sāka pievērst uzmanību tam, kā vispār tās organizācijas, kuru ziedojuma kastītes ir izvietotas lidostā, kāda ir tā viņu politika attiecībā uz šo jautājumu. Ja? Un manuprāt, ka katrs cilvēks, kurš Latvijā grib darīt kaut ko, viņam nav jādomā, kā es tagad kļūšu par entuziastu putnu vērošanā, bet viņš var nākt ar savu pienesumu, to, ko viņš prot vai viņa prot, un pateikt, jā, es esmu gatavs 1 stundu nedēļā veltīt šai organizācijai. Tas būtu forši. Es piedalījos vienā pasākumā, kas arī bija Latvijas dabas fonda pasākums, un tur bija arī ļoti daudz ornitologi. Un tie stāsti, protams, aizrauja. Ja? Par to, kā sēž un kaut kādus tur ķeramos tīklus izvieto, kurus nevarēja ievest Latvijā, tāpēc, ka viņi ir patiesībā tajā laikā bija klasificēti kā armijai domātie tīkli. Un visi tie stāsti vienkārši, un kāds tur mēģina ierakstīt kaut kādas skaņas no putniem. Viss tas ir vienkārši brīnums. Tas priekš manis ir brīnums, jo es ar to neesmu bijusi saistīta. Un tad man likās, ka ļoti būtiski būtu šos stāstus aizvest līdz skolām, līdz bērnu dārziem. Un man likās, ka katrā skolā varētu uzstādīt videokameru, ar kuras palīdzību varētu vērot, kā pavasarī putni veic līgzdu pīšanu, tad dolu dēšanu un kā viss tā jaunā paudze ar putniem rodas un tā. Un man jāsaka, ka diezgan grūti ir dažādās izglītības iestādēs vispār ienākt ar šādām idejām. Bet es domāju, ka tas, ko biedri var darīt, vairāk padomāt par to vidi, arī kur es esmu, tas biedrības biedrs, bet arī man taču ir visa sociālā vide, kur es pavadu laiku, vai kur mani bērni pavada laiku, kur mani radinieki pavada laiku. Nedomāt, ka tā būšana biedrībā ir kaut kas tāds lokāls, tikai vienkārši es esmu tur tajā biedrībā, slēgtā klubā, mēs tur viens otru atbalstam un rievējamies, bet tās pārmaiņas īstenībā var panākt, ja tu ieraugi, ka tās lietas ir maināmas ikdienā, kur mēs esam, kur mēs dzīvojam. Es joprojām redzētu to, kad Jūrmalas valsts ģimnāzijā katru pavasari uz lielā ekrāna rādītu, kā putni bija ligzdas un kā rodas jaunā putnu paudze. Jā, es esmu saņēmis pārmetumus, vai tas būs ētiski. Bet mēs taču zinām, ka putni tiek vēroti visos procesos internetā un tā. Viens no nozīmīgākajiem vēstījumiem, manuprāt, būtu tas, ka mums ir jāiemāca bērniem mīlēt putnus. Tas varbūt izklausās ļoti tā dzejiski, un ko tas nozīmē mīlēt putnus un tā. Bet tiešām varbūt tās saiknes, tā mīlestības, vairāk domāju to saiknes saprašanu, cik ļoti tas putns debesīs ir saistīts ar tavu dzīves kvalitāti. Cilvēkiem ir svarīgi saprast to sasaisti, kā tas ietekmē manu dzīvi. Un tāpēc, piemēram, mēs arī Latvijas Jauno zinātnieku apvienībā mēs plānojam sarunu festivālā Lampa stāstīt cilvēkiem, kā tieši zinātniskie kaut kādi atklājumi ietekmē manu kā cilvēka dzīvi. Un es domāju, ka tas arī jādara Latvijas ornitoloģijas biedrības biedriem, kur ir profesionāļi ornitoloģijā, bet es tiešām redzu, šad un tad daudz kas tiek darīts, tiek skaidrots, bet es vienmēr domāju, ka vienmēr tie mērogi var tikt palielināti. Un nekad nevajag kautrēties iestāties par putniem, jo vienkārši interešu aizstāvība arī ir par tiem, kuri nevar savā vietā pateikt neko. Un, vairāk tādu cilvēku kā Viesturs Ķerus un pārējie, kas ir tie aktīvie, bet tev nav jābūt doktora grādam, lai tu varētu iestāties par putniem. Ik viens cilvēks, kas ir Latvijas ornitoloģijas biedrībā,
var savā darba vietā, es domāju, ka katram ir sava darba vieta, arī stāstīt par to, kas ir Latvijas ornitoloģijas biedrība, kas ir tās aktivitātes, ko veic un kāda tam ir ietekme. Ja? Latvijas tur tā, jā, kaut ko darbojās pa klusu un tā, bet godīgi sakot, mēs neviens nekad nezinām, ar ko tu strādā kopā. Un tas stāsts par sevi, ja tu tam putnu dzīvei sako līdzi, jā, nekautrēties stāstīt par to. Un varbūt arī ir citi cilvēki, kuriem tas interesē. Jo man liekas, neviens nevar nolasīt no acīm, ka tu vienkārši darbojies Latvijas ornitoloģijas biedrībā. Jo man bieži vien, kad es pasaku, jā, es darbojos arī Latvijas ornitoloģijas biedrībā, ko? Tu kaut ko sajēdzi no putniem arī? Bet, jā, un tad es stāstu, ka man nav tik daudz varbūt jāsaprot no putniem, ka es varu pienest kaut ko citu. Es domāju, ka es varu nosaukt vairāk putnu sugu kā vidējais latvietis. Noteikti. Man ir grāmatas par putniem, un es saņemu arī žurnālu par putniem, un es viņu caurskatu un palasu to, kas man interesē. Un, tāda interese, bet es neteikšu, ka zinātniski interese. Tie putni, kurus es tiešām vēlētos iepazīt, ir manā galvā. Man nav tādas ambīcijas iepazīt visus pasaules putnus. Protams, tad, ja es ceļoju, es vienmēr pievērsīšu uzmanību putniem visos zooloģiskos dārzos, bet man jāsaka atklāti. Tad, kad es viņus redzu tajos zooloģiskos dārzos, man vienmēr ir viņu žēl. Un tā ir tāda, tā ir ļoti liela dilemma. Es nevaru tādā 100% pateikt, ja es redzu putnu krātiņā tā, ka man ir ļoti liela bauda to redzēt. Jā, kaut kur man ļoti žēl viņi ir, ka viņiem jābūt ir būros, bet tāda ir dzīve. Jā. Galvenais, lai mēs paši nebūtu būros. Es ļoti daudz staigāju, es staigāju gar jūru, es staigāju pa mežu, un vienmēr apstāšos, ja es redzēšu kādu dzēni vai kādu gulbi, vai kādu citu putnu, un, protams, tas man arī pie veciem kokiem es apstājos, un es domāju, jā, pasties, kā tiem veciem kokiem ir jābūt, lai viņos būtu vieta, kur dzīvot putniem. Jā, es, protams, visu laiku tā kā domāju paralēli, bet tas nav, protams, galvenais. Katru dienu es par putniem nedomāju. Ja? tas ir arī jāsaprot. Bet, jā, man varbūt arī kaut kur ar vienu acu skaktiņu, tas putns interesē. Tas ir tāds tā kā. Arī mana pirmā glezna, ko es uzgleznoju, bija putns. Un tā glezna joprojām ir manās mājās. Tā glezna ir bijusi izstādīta izstādē, kad visi profesionālie mākslinieki pateica, ka tas ir briesmīgākais, ko viņi ir redzējuši, un ka tas nekādā gadījumā nevar būt izstādē. Jā, pēc kaut kādiem kanoniem bet tas putns patiesībā bija tas, kas man palīdzēja pārvarēt ļoti smagu dzīves posmu manā dzīvē. Un, jā, simbiozē ar gleznošanu. Jā, tad putns un gleznošana, un tas viss vienkārši, jā, man tā varbūt mākslinieciski interesē noteikti šāda veida pieredze. Tas izklausīsies crazy. Nē, bet man reāli patīk putnu acis. Un tas varbūt ir tāds, to var vairāk bildēs tā kā apskatīt, bet man liekas, ka tas ir tāds ļoti liels fenomens putnu acis. Un, jā, tā viņu sūtība un būtība, tas ir tas, kas man aizkustina. Ka, nav nekāds baigais ekskluzīvais putns, bet es jau kāds 15 gadus vēroju, kā viena vārna vīja ligzdu katru gadu pie manas virtuves loga. Man reāli tas aizkustina. Un es jautāju sev, 2 nedēļās viņu uzvija ligzdu. Rasma, ko tu esi izdarījis 2 nedēļās? Un tas, jā, tā ir tāda mēraukla, un man liekas, ka tas ir forši. Man nav nekā tāda, kas man varētu, ņemot vērā to, ka es tā neeju, nebrienu un nevēltu varbūt tam. Bet man liekas, jādara visas tās lietas, kuras tu mīli darīt, un ja tu kaut ko esi izvēlējies darīt, tu saproti, ka tā arī būs kaut kāda garoziņa. Tā ir jebkurai lietai mūsu, jebkura lieta, kuru tu dari, tu zini, ka tā ir
kaut kādu garoziņu. Es teikšu tā, es neteikšu, ka man patīk 5 no rīta celties, bet es katru dienu esmu 5 no rīta jau savā darba vietā un strādāju. Un, tā arī ir sava veida garoziņa, bet tajā pašā laikā, tad, kad es esmu savus 3 zelta stundas nostrādājusi, savu radošo potenciālu izlikusi, es varu tikties ar Latvijas ornitoloģijas biedrības biedriem un darīt visu, ko man sirds kāro. Tā kā, manuprāt, atrast balansu, līdzsvaru tajā, ko tu dari. Un, ja tev patīk putni, kāpēc nepaciest arī kaut kādas sliktas laikapstākļus? Ko tur mīlēt? Visi putni mīļi, bet, ja man tā jāizvēlās, tad es gribētu pateikt, ka ļoti priecājos šodien intervijai sākoties, redzēt Latvijas ornitoloģijas biedrības spēli izveidoto par putniem, par dzīvotnēm, un mans mīļākais putns ir un paliek bezdalīga. Starp citu, arī mana vecmāmiņa man iemācīja pēc bezdalīgas uzvedības noteikti laikapstākļus. Un, tas var būt tāpēc, ka es varēju pateikt, jā, bezdalīgi zem lido, tad tur būs vētra nāk vai kaut kas tāds. Tā kā būs negaiss. Lūk, tā kā, jā, bezdalīgi ir viens no maniem mīļākajiem putniem. Putni ir putni, un mēs esam cilvēki. Un ņemot vērā to, ka es savā darbā vienmēr saku cilvēkiem, ka tev ir jābūt tādā darba vietā, tādā organizācijā, kur tevi ciena, kur tevi pieņem, kur tevi atzīst. Mans teiciens, ko es parasti saku, ir arī saistīts ar putniem. Un tas ir zelta pīle, dēļ, zelta olas tajā vietā, kur viņa ir, nevis kur viņa nav. Un tādā veidā cilvēks iedrošinot nepalikt toksiskās darba vietās, starp toksiskiem cilvēkiem, bet iet un atrast to vietu, kur tu mīli to, ko tu dari, kur tu vari tās savas zelta olas kā cilvēks dot sabiedrībai, dot tam konkrētai tēmai. Un arī, ja tev kādreiz ir grūti, kāpēc nebūt brīvprātīgajiem Latvijas ornitoloģijas biedrībā?